Labdien! Sveicināti, jau šķiet, ka 4. laikam sērija šim te interviju ciklam Glābts, lai glābtu. Un, iespējams, kad kādi sāk skatīties un domā, kur viņi šoreiz nokļuvuši. Jā, mūsu tāda lokācija ļoti neparasta. Tā ir vieta, kur klienti nenāk. Tas ir pārsvarā priekš darbiniekiem, dažiem darbiniekiem un primāri tikai priekš mūsu šīs dienas viesa telpa. Bet, jā, es ilgi nevarēju nobriest šai intervijai, jo, jā, mums Rīgā ir soc centrs, ir vēl bēgļu centrs, ir kur izvēlēties, ir ko intervēt. Bet gribās atrast, to odziņu, to vienu lietu, kas tev pašu sirdī uzrunā. Un tad arī ir tā vieglāk veidot interviju. Un meklēju to soc centru odziņu. Un šodien kaut kā tā neviļus. Jā, šo odziņu atradu šajā pagrabā. Tā kā mēs esam Bruņinieki iela atkal pagrabs, mēs tā vienreiz esam kaut kur augstāk un vienreiz pagrabā, vienreiz augstāk, vienreiz pagrabā. Un šī ir pagraba reize. Runāsim gan par Rīgas sociālo centru, gan par kādu no Pestīšanas armijas svarīgām kalpošanas jomām, kas ir tāda jebkuram korpusam piedroša. Par to mēs tā pēc brīža, bet tad vēlos arī jums stādīt priekšā šīs dienas viese, Sandra Zilbereizene, amata apvienošanas kārtībā arī mana mamma. Labdien! Labdien! Paldies, ka tu piekriti uz interviju. Es viņu šodien to nošokēju, līdz pēdējiem neteicu. Vēl jau vairāk nošokēju, kad pateicu, mēs būsim pagrabā. Kas nav tās skaistās, bet nepriekš tam arī paredzētās telpas. Tad, jā, mums tāds parasti visas šīs sērijas tāds ievad jautājums ir, kas ir Sandra? Es par sevi drīzāk gribētu tā teikt, ka es esmu Pestīšanas armijas kareivis. Tiešām tā jūtos arī sevi jūtu un tā arī kalpoju ar tādu kalpas sirdi un tiešām kā Pestīšanas armijas kareivis. Tas, ko es daru, to es daru ar tādu, kā es jūtos, pakalpot cilvēkam, ieraudzīt cilvēka vajadzības un palīdzēt katram, kuram šī palīdzība ir vajadzīga. Tad, kad es par šo ciklu domāju glābts, lai glābtu, tad es meklēju tieši tādus cilvēkus, kuru dzīvē Pestīšanas armija ir viņu pašu dzīvē nospēlējusi lielu lomu, un kuri pēc tam ir izvēlējušies Pestīšanas armijā kalpot. Gribētos vairāk uzzināt par tavu dzīves stāstu, viņš ir garš krāšņš un kas tik tur nav, bet man liekas tāda viena interesanta lieta, kad glābts Pestīšanas armijā, tas nebūtu nenozīmē tikt glābtam vai kaut kā, kad ar Pestīšanas armiju palīdz izmainīt tavu dzīvi pirmajā tikšanās reizē. Un tas, man liekas, ir vēl jo šī telpa tajā ziņā ir vēl jo īpašāka. Jo šajā telpā, cik es zinu, pirmo reizi bija tava sastapšanās ar Pestīšanas armiju. Jā. Kurš gads tas? 1992. gads. 92. gads. Nezinu, vai tajā pašā pirmajā tikšanās reizē vai kādā citā, bet šeit, šķiet, ka šajā telpā. Tā pēc nostāstiem zinu, kad arī man tika piešķirta, iedota mana pirmā bībele. Jā, tas bija tāds grūts laiks, 90. gadi, daudziem bija grūts laiks, un kāds man bija pateicis, kad Pestīšanas armijā šeit Bruņinieki ielā 10. var dabūt pārtiku un drēbes. Tas bija diezgan svarīgi, man toreiz jau bija 3 bērni, un, protams, drēbes un apavi bija ļoti svarīgi, vajadzēja mums. Un es atnācu, man sagaidīja virsniece, Pestīšanas armijas virsniece, un iedeva man pārtiku, noveda šeit lejā. Te gan toreiz arī cilvēki nāca pēc drēbēm. Te bija tā iekārtots, ka cilvēki nonākot lejā, viņi varēja plauktos, paskatīties un saņemt šīs drēbes. Un šī virsniece, viņa saka, nākat
ar bērniem pie mums uz dievkalpojumu. Mums te ir daudz visādi pasākumu, nākat palīdziet, nākat mums kalpot, nākat mums palīgā. Bet es pie sevis, toreiz man Dievu nevajadzēja, man tas neinteresēja. Toreiz es pie sevis tā paburkšķēju un teicu pie sevis klusu, dod man to pārtiku, dod man drēbes un liec man mieru. Man nevajag, un es nenākšu te uz dievkalpojumu. Man tikai vajag to mantu. Bet Dievam bija plāns manā dzīvē. Es jau toreiz nezināju, es domāju, ka es tikai tā netīšām te ieklīdusi. Pagāja kāds laiks, laikam kādi 5 gadi, un Dievs tomēr tā stingri bija lēms īstenot savu plānu manā dzīvē, jo es nokļuvu ar visu ģimeni Liepas pagastā, kur bija Liepas korpus pestīšanas armijas. Un toreiz mēs pilsētnieki, aizbraucot uz laukiem, bērniem nebija piemērots drēbes, nebija piemērota apavi, un toreiz mans vīrs bija arī vēl invalīds, ratiņkrēslā, pēc smagas avārijas. Un grūti mums klājās laukos, un kaimiņš atnāk, viņš saka, ejiet uz pestīšanas armiju, ciematāja pestīšanas armija, ejiet uz turieni, tur jums palīdzēs. Un atkal es zināju, ka man vajadzīga šī manta, neko jau citu man nevajag. Un aizgājām uz pestīšanas armiju, un toreiz vadītāja Inga Muciniece īsti nesaprata, ko mēs gribam, un atsūtīja toreiz Pēters, viņš bija Kadets. Kadets, jā, viņš mācījās uz virsnieku. Kadets ir cilvēks, kurš mācās virsnieku. Jā, un Pēters atnāca pie mums uz mājām, slavēja Dievu, spēlēja uz gitāru, dziedāja, daudz mums sludināja. Un vakarā, kad viņš gāja projām, viņš mums jautāja, kāda palīdzība jums ir vajadzīga. Un tad gan es, gan mans vīrs, mēs sapratām, ka šai mantai nav nozīmes. Ka kaut kas cits mums ir vajadzīgs, bet kas tas cits bija, tad vēl neapjautām. Un, protams, kad pēc tam jau mēs arī kļuvām par kareiviem, un vīrs gan vēlāk atkrita no visa, bet es paliku kareivs, es sāku kalpot gan zupas virtuvē, gan pie drēbju izdevs tur Liepā, Liepas korpusā. Un faktiski mana dzīve sāka mainīties tieši tad, kad es sāku pamanīt citu cilvēku vajadzības. Sāku saprast, kad es spēju kādam palīdzēt, lai arī man pašai nebija šīs rocības un nebija šīs mantas, bet es varēju palīdzēt draudzē ar kādām lietām. Un tas sāk mainīt. Un Dievs caur šiem pārbaudījumiem mani sāk veidot, tā kā tādu māla piku, veidot par tādu trauku, kurā viņš grib iepildīt savu mīlestību. Jā, tad kalpošana, par kuru mēs šodien arī vairāk kārt runāsim, ir šīs drēbes. Pagājušā intervija bija Sergeju, un tur vairāk uzsvaru liku uz šo zupas virtuvi, un to, kā zupas virtuvi spēja kādus cilvēkus izmainīt. Bet šoreiz gribējās aplūkot tieši šo drēbju aspektu. Viņš ir gandrīz katrā korpusā, pestīšanas armijā, arī 2. korpusā, kur pagājušais bijām, vienmēr kaut kur līdzās ir iespēja dabūt tādas lietotas drēbes. Un liekas, kas tas, ja mums ir drēbes, liekas, tur jau nekā diži tajā visā nav. Bet, jā, ar laiku tā vienkārši apkārtīgi pabraukājot, var redzēt, cik liela loma reizēm tas spēlē. Un tad ir interesanti, kā Dievs Sandru veda, es nezinu, Liepas korpusā tad ir iespēja pakalpot kaut kur tur pie drēbu izdalas, bet drīz vien Sandra pārvācas no
Liepas uz Madlienu, un tur sākās jau tāda pastāvīga, neatkarīga, var teikt, kalpošana. Jo tur pat tu nebija nezinu vienas organizācijas, Pestīšanas armija bija pat tālu, bet šeku reku pēkšņi, kas tā mums bija, Sienšķūnis, Sienšķūnis pārtapa par tādu lielu lietoto drēbju bāzi, kur pēkšņi visapkārt, no daudziem apkārtējiem ciematiem cilvēki sāk nākt, zināja, dzirdēja, kā tas varbūt aizsākās, kā tu pēkšņi aizbrauci govis ganīt un pēkšņi tev ir Sienšķūnis pilns ar drēbēm. Jā, nopirkt saimniecību, bet starp citu tās pirmās drēbes nāca no šī pagraba, jo šeit nolikvidēja to drēbju izdali. Šeit no pagraba visu bija jāatbrīvo, viss bija jāizvāc no šī pagraba, jo šeit šī kalpošana beidzās toreiz. Ja es nemaldos, 2005. gads tas varētu būt. Šeit beidzās tā kalpošana, nezinu to iemeslu, bet te vairs drēbes nebija, un to pārpalikumu bija iespēja paņemt. Es sarunāju mašīnu smago, toreiz tas bija Kamas, ja atceraties tādu smago mašīnu, ar vaļējiem bortiem, un paņēmām tās drēbes, kas bija te vēl palikušas, un es aizvedu uz savu saimniecību, un apkārtējie cilvēki bija tiešām priecīgi. Tur bija pat ļoti jaunas drēbes iepakojumos, un tā sākās pēc tam, jo es arī no citām vietām ņēmu drēbes, un sāku šo kalpošanu tur savā saimniecībā. Un tā sanāca, ka es pēdējo kravu no tejienes aizvedu, bet, ja nemaldos, kādi 4 gadi atpakaļ, es redzēju šo vajadzību, kad šeit vajag to kalpošanu šeit, bet te vairs nebija. Te vairs nebija šīs drēbes, bet viņas ir vajadzīgas. Un no vienas biedrības, no Audžmeņa biedrības, es dabūju 10 banānu kastes ar drēbēm, sāku dalīt, un tad jau man piedāvāja vairāk šīs drēbes, un tā es atkal uzsāku šo kalpošanu no nulles. Un tiešām sāku, man liekas, ka 4 gadu atpakaļ apmēram. Sāku ar 10 banānu kastēm, un šobrīd jūs redzat, kas šeit ir pa noliktavu. Varbūt kameras leņķis neatļauj, bet te ir visapkārt. Es te mazliet atbrīvoju stūrīti, lai kameras leņķis vispār varētu būt gana plats, lai mūs tad iedabūtu iekšā. Bet te tiešām visām pusēm ir ļoti daudz apģērba. Šobrīd tā ir tāda, tāda centrālā vieta, uz tejien atnāk ļoti daudz, bet Rīga nespēja to visu izlietot, tāpēc no tejienes šis te apģērbs, viņš dodās arī uz citiem korpusiem. Tas, ka nereti, ir dažādas lietas, gan šajās kastēs, kas nāk no kādiem citām organizācijām, gan, ja cilvēki paši nes uz Pestīšanas armiju, visos korpusos ir tāda iespēja, jūs arī varat, ja jums ir kādas lietotas, bet joprojām labā stāvoklī drēbes, var nest uz Pestīšanas armiju. Un tur tās nokļūs uz galdu un būs pieejams cilvēkiem. Bet reizēm cilvēki ieliek arī to, ko mēs tomēr nevēlētos dot, tā kvalitāte varbūt neatbilst, nevēlētos dot tālāk, un tad tas vienalga ir jāizšķiro. Un tad šī ir tāda centrālā vieta, kur tas viss tiek izšķirots, sašķirots, jo atsevišķi vajadzības ir dažādiem korpusiem, teiksim, arī sociālcentrs, tā būtu vīriešu drēbes primāri, un tad viss tas ar to visu šeit tiek skaidrībā. Es gribu piebilst, Artūrs saka, ka var nest uz tejieni, bet ko es daru, ka es arī pazvanu uz citām organizācijām, kas arī nodarbojās ar tādu labdarību, kad viņi dala ceļši Latvijas tālākos nostūros, kādos lauku reģionos, kad grib cilvēkiem palīdzēt ar drēbēm, bet nav šīs drēbes, tad noteikti var ar mani sazināties, un šīs drēbes tieši no šīs noliktavas var saņemt un palīdzēt citos reģionos. Tur nav vajadzīgi obligāti būt Pestīšanas armijas kādai nodaļai.
Bet, citas organizācijas vai varbūt, ka privāti kāds grib palīdzēt savā ciematā kādiem cilvēkiem. Tā, ka varat sazināties. Kontakti, ja jūs iesiet Pestīšanas armijas mājaslapā, www.pestīšanasarmija.lv, tad tur ir centri, paņemiet, man liekas, ka Rīga 1, varbūt arī sociālā centrā, bet man liekas, ka tur nav. Pat ja arī centrs ir Rīga 1, tad tur ir Sandras telefona numurs, iekņās ierakstīts sociālie jautājumi, un tad, jā, tā var sakontaktēties. Tad, tā ir tāda globālais, varbūt tāds skatījums uz šo te kalpošanu, kas ir visur, kas ir vajadzīgs, bet tad gribētos parunāt arī mazliet detaļās. Šobrīd tava ikdiena visvairāk aizrit Rīgas sociālajā centrā. Pestīšanas armijas sociālais centrs Rīgā. Nezinu, kā kur reizi, tur mēs tos vārdus liekam. Tāda smaga vieta. Man šie cilvēki ļoti mīļi, un man neliekās, ka smaga vieta. Šī kalpošana un arī šobrīd jau darbs sociālā centrā man sākās ar to, ka es atnācu šeit Bruņinieku ielā strādāt kā apkopēja. Un toreiz man likās, ka tas ir viss, man vairāk neko nevajag. Man ir šī apkopējas vieta un viss, un es biju tik laimīga. Bet lejā sociālais centrs, šie cilvēki, kas ne visai labi smaržo, tā smaka brīžiem bija tāda, kad otrā stāvā vadītāji taisīja logus vaļā, jo, tiešām tur. Un es sēdēju otrā stāvā un jūtu, Dievs man saka sirdī, tev ir jāiet lejā viņiem kalpot. Un es saku, nē, Dievs, es neiešu lejā pie viņiem. Es nekad negāju lejā pirmo stāvu tīrīt, kamēr nebija šie cilvēki aizgājuši. Bet Dievs man mudināja, viņš saka, nē, tev ir jāiet viņiem kalpot. Un tad jau arī bija šīs drēbes, ko es sāku dalīt. Es no sākuma biju domājis drēbes dalīt ģimenēm. Es tā kā pats esmu bijusi arī audžu ģimene un esmu arī daudz bērnu ģimene. Protams, kad es vairāk domāju par bērniem, par ģimenēm. Un absolūti, man prātā nenāca, ka es kādreiz kalpošu bezpajumtniekiem. Bet, kā jau es teicu, Dievs veido mani kā tādu mālu piku par skaistu trauku, tādu, kādu viņš grib redzēt, to trauku. Un ar laiku es sapratu, ka es varu jau šim bezpajumtniekam pat kurpes aiziet. Es varu palīdzēt viņam varbūt zeķes pat uzvilkt. Un man vairs nav šī, kad es tā kā ieturu distanci no viņiem, un es viņus sāku pārģērt, lai tiešām nebūtu šī smaka. Es sāku viņus pārģērbt, es sāku gādāt tieši šiem bezpajumtniekiem drēbes. Tev arī gribās piebilst, ka noteikti nebūs atsevišķa sērija par dušu kalpošanu, bet arī tā ir tāda neatsverama daļa no Pestīšanas armijas, jo Viljama Būta tāda devīze bija zupa ziepes pestīšana. Tad, šajā gadījumā šī drēbes iet kopā ar ziepēm. Gandrīz visos korpusos ir iespēja cilvēkiem iet samazgāties, tāpēc arī šeit. Nav tā, kad cilvēks atnāk, nomet veco kārtu, mēs viņam uzģērbim jauno. Sandra vispirms cenšas viņus izdzīt caur dušām. Tur viņi kārtīgi tur viņi paši sapucējas, iedod viņiem tur dvieļus, želejas, ziepes, visu, ko vajag. Tur viņi sapucējas, iznāk jau tāda citā paskatā, un tad viņi tiek pie tāda jaunas kārtas. Tas bija tāds iesapnējums, lūdzu, turpiniet. Jā. Šo jauno drēbju kārtu es parasti dodu ar norunu. Tu iesi dušā? Nē. Tad es tev nedodu drēbes. Ja tu neej dušā, drēbes nedabūni, labi, iešu dušā. Un tad tā es viņus pierunāju iet mazgāties. Un tā, faktiski tā jau ir tāda sirds lieta pakalpot šiem cilvēkiem. No rīta jau es nākot uz darbu, jau man ir savs
plāniņš, kā es ko darīšu, kā man tur ir pārkārtot. Man ir jau šobrīd vairākas vietas, kur drēbes ir šeit pagrabs, ir sociālā centrā telpa, kur ir tikai vīriešu drēbes tieši šiem bezpajumtniekiem. Un ne tikai, tur nāk arī pensionāri, kas ir trūcīgi, kas nevar nopirkt drēbes. Nav tā, ka tikai mums bezpajumtnieki. Un faktiski, jebkurš cilvēks, kurš ir nonācis situācijā, kad pats nevar nopirkt drēbes vai nav iespēja nomazgāties, protams, ka var nākt, un mēs jau pēc parunājot, mēs saprotam, kādas ir mūsu iespējas palīdzēt tam cilvēkam. Kā es saku, tā mana dzīves devīze jau ir tā ziepes zupu pestīšana, jo tas iet tik vienoti manā ikdienā, kad viens otru papildina. Kaut kad dažas dienas atpakaļ, pagājušajā nedēļā, braucu mašīnā kopā ar Ukraiņu brīvprātīgajiem, tur tās dāmas, un viņas mašīnā, tur blakus savā starpā viņas runā, vai tu esi pamanījusi, kā sociālais centrs ir mainījies? Tā, ka mēs te atbraucām 22. gadā, nevarēja iziet cauri tai vestibīlam, tur, kur parasti notiek ēdināšana, nevar cauri iziet, bet tagad vispār nav smakas. Un tas, ka ne tikai vienkārši var atrasties ar viņiem vienā telpā, ar viņiem izrādās, ka var arī komunicēt. Un tad, man liekas, tas ir kopš 22. gada. Liels izmaiņas, te varbūt vairāk arī var par sociālo centru parunāt, ir notikuši, ko tāds mazliet pamainījām to konceptu sociālam centram, ka viņš tagad ir no kaut kādu sociālo pakalpojumu tādas sniegšanas vietas ir kļuvis vairāk par tādu dienas centru, kur cilvēks nenāk tikai nomazgāties, paēst vai tādu, bet viņš nāk arī vienkārši pavadīt laiku. Tagad ir, kas ir galda tenis un viss kaut kas tāds, bet durvis ir atvērts ilgstoši. Un, man liekas, tas arī tāda liela loma, kad viņiem ir alternatīva iespēja, kur to dienu pavadīt, jo ārpusē vienalga būs kārdinājumi, vienalga būs draugi, tad te ir tāda alternatīva, kur pavadīt kaut kādu palielāku dienas daļu. Jau pateicoties dažādiem ziedotājiem, mums ir, pirms tam bija tikai pusdienas, trešdien, ceturtdien, piekdien, tad šobrīd mums ir Latvijas Charity Bank, ja nemaldos, tā saucās organizācija un Ivo. Viss kaut kas ir saziedots un rezultātā ir tiešām katru rītu ēdam gardu brokastis, putru. Vienmēr, tam vispār tāds ģimenes uzņēmums pamazām veidojās, jo es te kādu laiku strādāju, mamma pēc tam pievienojās, tagad mana māsa, Sandras meita, Līga, ir pavārs, kas ļoti garšīgi gatavo un vienmēr pagatavo vairāk, līdz to ir arī iespēja pabarot pirmdienu, otrdienu, kad nav šī te lielā tāda zupa sēšana, mēs par zupu parasti runājam, bet tur reti, kad ir zupa, vienmēr kaut kādi kārtīgi otrie, bet tur otrdienās bībeles studija, tā ka tiešām cilvēks no rīta atnāk, un tad es nezinu, man liekas, ka daudz dienas viņu vēl vakarā viņam iedos kādas painīt līdzi, kad tur mājās vakariņās var paēst, vai, protams, ka arī kādi dodās uz šiem te patversmēm. Jā, tiek arī līdzdots, un mums šobrīd tiešām milzīgs paldies, mums no vairākām vietām tiek ziedota maize, ko jau vairs nav pa šķēlītei, bet pa puskuklim vai pa kukulim maizīt tiek dot cilvēkiem līdzi. Un šo dienas centra modeli es redzēju Nīderlandē. Man vadītāji man aizsūtīja pagājušo gadu augustā uz Nīderlandi, tā kā uz apmācībām, un tur es redzēju, kā tur darbojās tāds dienas centrs. Un braucot mājās, es domāju, bet mums ir telpas, mums ir visas iespējas, mums ir, tiešām mēs to varam, un tad atbraucot atpakaļ, es vadībai arī savus idejas izklāstīju, un ko es gribu teikt par visiem gadiem, cik es šeit strādāju, milzīgs paldies, mums vadītāji ir mainījušies, bet visi vadītāji ļaujuši man izpausties ar savām idejām.
Un vienmēr tā, varbūt kādreiz ir skatījušies, lai tā Sandra paprovē, pastīsimies, vai sanāks. Un tad ievieš kaut kādas korekcijas, bet, protams, rezultāts ir labs. Par sociālo centru, tad, kad mēs ar jau jauno vadītāju Zaigu, kas sākām strādāt no februāra mēneša sociālā centrā, tad tas, ko mēs prasījām saviem brīvprātīgajiem, būt pieklājīgiem, iecietīgiem un ar mīlestību pret šiem cilvēkiem. Nevienā brīdī nedrīkst pacelt balsi vai kaut kādā veidā viņus pazemot, jo viņi jau tāpat, viņi dzīvo uz ielas. Viņiem ir tāpat tie pārbaudījumi diezgan. Viņi nāk uz pestīšanas armiju, uz mūsu telpām, saņemt mīlestību, sapratni, atbalstu, kādu palīdzību, bet viņi noteikti nenāk šeit, lai viņus pazemotu vai kaut kādā veidā nonecinātu. Un to mēs ievērojam pašas, kā vadītājs, un to mēs arī prasam no saviem brīvprātīgajiem. Šobrīd brīvprātīgie, kas mums ir, viņi nāk tieši no šo cilvēku vidus, no zāles, kam ir bijušas smagas atkarības, gan narkotikas, gan azartspēles, gan alkohols. Un šobrīd tas, ko mēs redzam, pilnīgi tādu atmodu sociālā centra draudzē, jau mēs ar vadītāju arī paši tā sakam, ka mums ir draudze. Pašas mēs tā sakam, protams, ka mēs esam tikai sociālais centrs, bet tie cilvēki, viņi tiešām grib dzirdēt Dievu vārdu, viņi grib izprast Dievu vārdu, viņi lasa un mēģina saprast, kā tas Dievu vārds viņiem ikdienā darbojās, kā viņi var viņu pielietot savā dzīvē, kā šis vārds var mainīt viņu dzīvi. Un tiešām es varu teikt, ka šobrīd notiek tāda atmoda, jo mums tik brīnišķīgi kalpotāji nāk no zāles. Ir cilvēki, kuri kaut kādu 2 mēnešu atpakaļ viņš pēdējā rindā krāca piedzēries, ierēbis. Un mēs viņu mēģinājām visādi dabūt ārā no zāles, nē, projām viņš saka, nē, es gribu te būt. Pēc tam jau viņš pāris rindas tuvāk atnāk. Bet vienalga turpina it kā gulēt. Šobrīd jau kādi 3 tie gulētāji, viņi sēž zāles priekšā un nebūtu neguļ. Viņi tiešām viņiem dzīve mainās, un kad viņi grib mainīt savu dzīvi ar Dievu palīdzību. Un tas, ka tādi ir vairāki, kad it kā guļ, it kā nedzird, bet patiesībā viņi dzird, un kāds sprediķis viņus uzrunā, un viņu dzīves sāk mainīties. Kad tiešām prieks par to, kas par sociālo centru ir prieks, jo tas ir tiešām tāds, cilvēki nāk, viņi saka, mēs te jūtamies ļoti labi, te ir tas miers, lai gan mums jau pašiem darbiniekiem neliekās, ka tur ir miers, tur ir skaļi, brīžiem ļoti skaļi. Un kādreiz kāds saka, jūs laižat iekšā ierēbušus. Jā, nāk mums ierēbuši cilvēki arī. Kādu brīdi mēs mēģinājām ar to cīnīties. Nē, te alkometru ņemsim un nelaidīsim iekšā, ja būs ierēbis. Dievs mums saka, nē, pagaidiet, laidiet iekšā. Un kad tagad redzam tie, kas nāca ļoti ierēbuši, ka tagad viņi paši mēģinā sludināt Dievu vārdu. Viņi vada bībeles grupas. Tiešām, šodien nevajadzēja būt bībeles grupai, bet mūsu cilvēki atnāk, viņi paņem bībeles un viņi studē bībeli. Bībeles grupa mums ir otrdienās. Tā, kad prieks. Dievs darbojās sociālā centrā un svētais gars. Un mums ir tik brīnišķīgi daudz
cilvēki, kas nāk sludināt no dažādām draudzēm. Un arī mūsu virsnieki, viņi atrod pareizo tēmu, pareizos vārdus, ko teikt šiem cilvēkiem. Un cilvēki nāk uz grēku nožēlu. Un viņi nāk, viņi saka, mēs esam gatavi, mēs gribam kalpot, mēs gribam arī jums palīdzēt mums, ka viņi ir gatavi kartupeļus mizot. Mums noziedoja ļoti daudz kartupeļus, ja es nemaldos, bija kāda kopā ap 100 kilogrami, un tad vairākas reizes nedēļā cilvēki ēd kartupeļus ar mērci un kādu salāti klāt, bet tos ļoti daudz vajadzēja nomizot, un tad no zāles nāca cilvēki un mizoja šos kartupeļus. Viņi ir gatavi mums palīdzēt, lai mēs varētu palīdzēt viņiem. Kopējā informācija par sociālo centru, ja konkrēti jums ir kaut kāda vajadzība, vai ja jūs zinat kādu, kam ir vajadzība, tad sociālās centrs ir atvērts, pirmkārt, Bruņinieku iela 10A, Rīga, vaļā visas darba dienas no 9:30 līdz 4. Līdz 4, bet, es eju projām bez 15:05, tā, kad... Nevajadzētu ierasties pēdējā brīdī, jo tad, tur grūti kaut ko vairs tur paspēt, bet, tad līdz 4, teiksim, viņš ir vaļā. Otrdienās 11. Bībeles grupiņa, kur sākumā arī, man liekas, tur bija kaut kad Facebookā, sekojot sociālajiem centram Facebookā, tur forši stāstiņi ir. Un par Bībeles grupu nesen bija rakstīts, kad viss sākās to, kad viens vīrietis, kurš gulēja pa pagrabiem, ļoti gribēja Bībeli lasīt. Tas bija Covid laiks, kad nedrīkstēja tikties. Un tad pāris cilvēki vienkārši sanāca kopā, lai lasītu, bet šobrīd tur jau ir pie 20. 25 pat līdz 30 cilvēkiem ir Bībeles grupā. Jā, sanāk kopā, un tas ir brīvprātīgi. Tur nav tā, ka tev ir jāatceļ Bībeles, tad lai pēc tam pēstu. Vai tev tur nekādi bonusi par to nebūs. Tu vienkārši nāc, ja tu redzi to par vērtīgu lietu savā dzīvē. Tad tas ir otrdienās. Pirmdienās joprojām ir vaļā, bet tur dažādas var atpūsties. Tur skan radio, ir kaut kādas spēles, grāmatas, dažādi var laiku pavadīt. Trešdien, ceturtdien, piekdien, 12:00 ir dievkalpojumi. Reizēm piekdienās ir filma dievkalpojuma vietā, bet nereti tikko bija no kādas valsts sludinātājs? No Kirgistānas. No Kirgistānas atbrauca sludināt šeit pie mums, un tad bija visas 3 dienas viņš, ļoti daudzus sirdis tika rītīgi aizskartas un mainītas, un mums te pašiem kāda radiniece tā gadījās, ka tieši tajās dienās tika ārā no kāda atkarība jūga, izrāvās, bet tad meklēja vietu, kur nostabilizēties, un 3 dienas klausījās, un šobrīd šķiet, ka jau dzīve ir tur, ja ne pa 180 mainīta, tad man liekas, pa kādiem 90 toči ir mainīta, un es domāju, ka vēl viss turpināsies, un dzīve būs stīpri izmainīta. Tā kā tad reizēm ir visas 3 dienas, 12. trešdien, ceturtdien, piekdien, 12. dievkalpojums, un pēc tam tad no ap 1 ir šīs te pusdienas. Un pēc tam var vēl uzkavēties līdz 4. Tāda kopējā informācija, ko vēl vajadzētu pateikt? Neesat vienaldzīgi pret līdzcilvēkiem. Ja redzat kādu, kuram ir vajadzīga palīdzība, tad vienkārši dodiet šo adresi. Varbūt arī man telefonu numuru var atrast priekš tā cilvēku, lai sazinātos ar mani. Un skatieties apkārt, pamaniet līdzcilvēkus. Neesat vienaldzīgi pret saviem līdzcilvēkiem. Ja pašiem nav iespēja palīdzēt, tad mums varbūt ir šī iespēja palīdzēt. Gan garīgi, gan materiāli. Un varbūt, kad arī jūsu dzīvē šis moto varētu būt, kad roku cilvēkam, sirdi Dievam. Un, ja mēs katrs Latvijā tā sāksim dzīvot ar to, ka pasniegsim roku savam tuvākajam, tad varbūt mazāk būs šie bezpajumtnieki, mazāk būs kāds, kurš cieš badu, mazāk būs
šie tādi atstumti cilvēki, jo mēs sabiedrība, mēs viņus atstumjam. Bet, ko es gribētu teikt, ka Latvija mēs neesam liela valsts, mēs esam maza tauta. Un ja mēs viens otram pasniegsim roku mīlestībā, tad mūsu tauta būs stipra, varena un ar Dieva svētību. Tiešām. Man kaut kad mērķis bija šīs te intervijas ieturēt kaut kādas 15-20 minūšu robežās, bet nesanāk. Ja jūs kāds esat noskatījušies tagad, nezinu, drīz būs 40 minūtes. Paldies jums. Es no savas puses gribu tiešām tā kā vēlreiz citēt to, ko Sandra pirms tam teica, ka mana dzīve sāka mainīties, tā kā es sāku redzēt citu vajadzības. Tādu frāzi iepriekš nebija no viņas dzirdējis. Bet, man liekas, tā ir tāda brīnišķīga lieta, un es domāju, ka tas noteikti ļoti daudziem dzīvē tā strādā. Tā kā, man patīk. Es, protams, esmu dzirdējis savas māmas kaut kādas liecības, bet, man liekas, ir tiešām prieks, kad arī tagad kaut kur tālāk palaist. Un, man liekas, ka Pestīšanas armija dara lielu darbu. Kaut kur jau mēs, protams, cenšamies sevi mazliet pareklamēt caur šo te. Bet mums nevar, ja gribat ziedot finansiāli kaut ko, tad visi forši, bet man liekas vairāk interesē tas, kad spēt darīt vairāk. Varbūt mēs varam aizsniegt kādu palīgu, varbūt varam aizsniegt caur šīm intervijām kādu, kam šī palīdzība ir vajadzīga. Mēs esam diezgan daudzās vietās Latvijā un ir resursi, lai palīdzētu. Paldies, ka skatāties. Un, uz sadarbību. Es ar priekšniekiem neesmu saskaņojis šo te formātu, kādā mēs šobrīd to visu filmējam. Tā, ja jūs šo redzat, tad viņi ir devuši svētību šo visu, lai šādā skatā. Bet piedodiet par to, kāds fons. Bet tā ir darba vide. Tā izstāsta darba vide. Aiz visa tā skaistā, kas ir pēc tam tur priekšā uz skatuves, ja tā var teikt. Svētīgi un līdz nākamajai reizei.